Vēl viena kopīgā lieta, kas ir klasiskajam feederim un metodu feederim, ir tā, ka ir jābaro, un katram sevis cienošam ražotājiem nu jau ir parādījušās specializētas metodu feeder barības. Sensors šogad vispār ir nācis klajā ar metodu feeder sēriju gan peletes, gan arī barības. Šobrīd pavasarī, tad, kad zivis nav pārāk aktīvs, ūdens ir augsts, izmantojam vairāk barību. Vasarā, kad zivis gribēs ēst kaut kādu lielāku frakciju, tad lietojam peletes. Par garšām te nu katram savā ķīmija. Re, kur ir kukurūza, krils, ja, tāpat ir kaut kādas saldās, asās garšas. Pārmešana nav tik bieži kā klasiskajā feederī vajadzīga, bet atcerieties to, ka zivs piepeld pie barības, viņi grib ēst. Ja tur nekā nav, tad jūs 1-2 reizes dienā iemetat, tad tas pazūd. Tā ir tā būtiskākā atšķirība varbūt no tādas klasiskās karpu copas, kur tā makšķere var būt iemest ūdenī un viņi tur var stāvēt stundu, varbūt 2 un netiek pārmest. Tad šeit tas ir process, barojam, iemetam, pārmetam un mēģinam to zivtiņu pievilināt, jo tie plunkšķi, kad barība krīt ūdenī, zivī arī ir interesanti.